apnicis. Esi viens no mums! Sveicināti jūrnieki! Šī diena būs droši vien ilgi, vai varbūt uz visu mūžu atmiņās cilvēkam, kurš vadīs jūras spēkus Latvijā no šīs dienas. Tā ir milzīga uzticēšanās un vienlaicīgi arī milzīga atbildība. Ne tikai turpināt veikt tikpat veiksmīgi šos uzticētos uzdevumus, bet arī attīstīt. Mēs tikko bijām liecinieki vienam no visnozīmīgākajām un svarīgākām militārām ceremonijām – jūras spēku komandieru maiņas ceremonijai. Tas ļoti nozīmīgi jebkurai vienībai, ja tas liecina par šo mūžīgo turpinājumu, mūžīgo attīstību un karavīru atbildību. Mūsu kuģi domāti pamatā, lai likvidētu mīnas, tā ir pretmīnu kuģi eskadra. Krasta apsardzes dienests ar patruļu kuģiem, tie ir tie, kas ikdienā organizē un veic meklēšanas, glābšanas operācijas jūrā. Jūras novērošanas sakaru dienests, kas ir viena no jūras spēku sastāvdaļā, kas nodrošina nepārtrauktu jūras teritorijas novērošanu gan ar tehniskiem līdzekļiem, gan ar vizuāliem aparātiem, gan dienā, gan naktī. Faktiski mūsu galvenais uzdevums, lai mēs zinātu, kas notiek Latvijas teritoriālā jūrā un arī ekonomiskā zonā. Mūsu jūras spēki ir ļoti profesionāli. Ar saviem uzdevumiem viņi tiek galā. Uzlabot vienmēr var visu, bet nevajag laust to, kas strādā. Un es domāju, ka nekādas kardinālās izmaiņas jūras spēkos nebūtu vajadzīgas, bet vajadzētu paskatīties, kādā veidā jūras spēki var efektīvāk izmantot to, kas ir, un tad domāt, kas vēl būtu nepieciešams, lai darītu darbus labāk. Kas tu esi? Ko tu vari? Kas tu būsi rīt?